Esmu dzimis Siguldā. Par to liecinās monēta, kuru saņēmuši mazuļi, kas šā gada pirmajā pusgadā dzimuši Siguldas novadā. Šī piemiņas zīme mazos novadniekus pavadīs visu mūžu. Un var jau arī Siguldas puse lepoties ar faktu, ka tieši šeit šobrīd ir viens no augstākajiem dzimstības rādītājiem Latvijā. Mēs esam, protams, viena no pašvaldībām, kas pirmā ir sākus ar pabalstiem jau daudzus gadus atpakaļ veicināt, teikt paldies un dot šo pirmo iespēju nopirkt pirmos pampers mazuļiem, dāvājot 200 latu jaundzimušiem vecākiem, un tomēr tā piemiņas zīme ir cita lieta, cita sajūta, un ja tā ir tikai nauda, tā varbūt labi, bet tomēr zīme, uz kuras rakstīts, esam dzimis Siguldas novadā, ir visu mūžu garumā ieliekama skapītī, un visu mūžu garumā parādām, jā, es esmu šeit dzimis un audzis, un tā ir tāda liela sajūta, un es domāju, ka tas brīdis pienācis, kad mēs arī šādu piemiņas zīmi dāvājam saviem mazajiem siguldiešiem. Šī gada pirmajos 6 mēnešos Siguldas novadā piedzimuši 108 mazuļi, un pārsvarā bērniņi sagaidīti jaunās ģimenēs. Satiktie vecāki atzīst, ka ir gandarīti dzīvot Siguldā un dibināt šeit ģimeni. Tiešām var redzēt, ka rūpējās par mums Siguldā un tāds pozitīvs pasākums vienkārši. Šis ir pirmais bērns? Kā liekas, vai Siguldā ir tās iespējas, tā vieta, kur veidot ģimeni, kur laist pasaulē bērniņus? Jā, nav liela pilsēta, ir daudz vietu, kur pastaigāties, parki daudz, jā. Tāda brīvība. Interesanti. Cik bērni dzimuši vienā gadā? Kā jums liekas, vai Sigulda tiešām ir tā vieta, kur dibināt ģimeni, laist pasaulē bērnu? Jā, mīlestības pilsēta ir jauka, jā. Tiek pat taisīta jauna bērndārza, tad teica, ka pat skola bērndārza jauna taisīs vaļā, lai ja bērni ļoti daudz ir. Ir labi. Siguldieši stāsta, ka novadā ir labi attīstīta jaunām ģimenēm nepieciešamā infrastruktūra. Nesen uzcelts jauns bērndārs, pieejamas skolas, netrūkst iespējas bērniem brīvo laiku pavadīt arī pēc mācībām. Tas viss ir būtiski, lai ģimene būtu gatava laist pasaulē mazuli. Sevišķi, ka tagad, kad maz dzimst, dzimstība ir maza, kad atbalsta, tas ļoti patīkami. Kā liekas, vai Sigulda ir tāda laba, piemērota vieta, kur dibināt ģimeni, laist bērniņus pasaulē? Kā šeit ir tā viss sakārtot? Domāju, ka jā. Jā, mums arī dzemdību nodaļa ļoti laba. Bērndārs ir jauns, pat ir uzcelts. Es domāju, ka viss, ko vajag. Skolas arī ir. Siguldas novada doma gatavojas turpināt iesākto tradīciju, un šī gada 2. pusē dzimušos mazuļus sumināt nākamā gada janvārī.